Eitanāzija. Jā, tur arī šo ir pāries nevis zaliņiem. Es gan šodien atļāvos paņemt pāri. Tāpēc, ka neziņo mēru, bļa. Bet es tāpēc atļāvos pāris, es nebiju. Es pat vakar muterēju ģimenē neko nedzēru. Es arī esmu izslaidis toksiskos cilvēkus no savas dzīves, respektīvi pilnīgi visu, ko es pazīstu, es nevienā saticis jau nedēļu. Ļoti labi. Nu, tas jau būtu normāli pandēmijas laikā. Pagaidīsim atkal, kad Robs izēd muti. Nē, jā, bet es jau varu aiziet otrdienas vakarā pie Urbāņu, jo viņš jau arī dzīvo, nekur neiet. Hermits ir. Pēc ātri iemetīšu malku. Kliņās, sekundi. Man kamīns vienmēr saistās ar dziesmu Coming Home for Christmas. Kas ir izpildes aizmēs? Coming home for Christmas. Jā, tas ir ķipa nedzirdīgo Ziemassvētku dziesmu. Es nezinu, kāpēc mēs ar Kristu kaut kā mēs redzam kurlmēmos, mēs ar Kristu kaut kā iedomājams, ka kurlmēmi izdala stulbas skaņas seksa laikā. Oh, God. Mēs par šito ar meitenēm runājām. Tā kā jo mēs tā kā spēlējam Seks pret cilvēci atkal vienā Zoom mītiņā. Un tur bija, ķipa, starp kārtīm bija, ķipa, kurlmēmo seksa skaņas. Un mēs visam gājām meklēt, ķipa, kurlmēmo seksu, bet mēs atradām tikai, ķipa, Deaf Girl Gets Fucked. Vai kaut tam līdzīgi. Tad mēs vēl noskaidrojām, kad tika uzņemts pirmais porno. Tā kā video rullīts? Jā, 1800, kurā tur gadā. Bet neamajā variantā, vai ne jau bija? Jā, un tur bija arī ķipa, tā kā vienkārši viņai novelk drēbes. $40 pusē! Do explain. Ja paņemiet telefonus rokās un vienkārši ierakstiet YouTube 40, pat nevajag dolārzīm uzrakstīt 40 pusē un apskatieties to video. Man nebūs kaut kāds... Somebody motherfucker got mad shit. I'm just trying to make a little money, make a couple dollars. $40. Man neļauj skatīties, es neesmu ielogojies YouTube no telefona. Adult content. Es nevaru. Somebody been on my motherfucking block. Bitch been on my block. Kas tur bija, Anna, izstāst man arī? Motherfucking pussy. And when I motherfucking find out, a bitch gonna have to answer, dummy. I know it. This motherfucking fried. Bitch ain't made shit yet. Bitch ain't motherfucking made shit yet. Tātad šajā video kāds melnādainā sieviete stāv ceļa malā un krasta savu stakli un kliedz $40 pusē, un tad viņi izskaidro, ka kāds ir... Just been on my blog selling motherfucking pussy when I find out. Tad viņi skaidro, ka viņas biznesā cenšas interferot citas kucas, kuras ir tirgojuši, acīm redzot, pusī uz viņas bloka. Jā, un viņa izrāda neapmierinātību, un ja viņi uzzinās, tad viņas dabūs iekšā. Tā īsumā par šo video. Un nostiprināja dominants, respektīvi. Jā, Turf War. Turf Wars of America. It is what it is. Tātad, ja jūs nepamanījāt, tad ieraksts ir sācies. Klāt atkal ir eitanāzija ar Mārtiņu, Robertu un Anniju. Kā jums ir šonadēļ gājis? Sāksim kā parasti. Varen, dižan, ražani. Viss kaut kas ir noticis. Mašīnas aplīs ļoti stipri. Un tad nosvinēja mammai dzimšanas dienu. Un es pat nezinu, kas vēl. Ja tu pārvācos. Viss kaut kāds tāds labi. Ja tu neiebilstīji paplašināt, kas tā ir tā jaunā mašīna, kas saplīs? Tā ir jaunā mašīna, kas saplīs, jā. Tā ir jaunā mašīna, Robert.
Pamatīgi. Nu, tas pat nav būtiski. Bet stulba mašīna. Nevajadzīgi. Tur bija iesaistīts kāds cits automobils vai? Nē. Nu, viņai pašai izdomājās, ka viņai tur nepatīk tā ātrumkāra sava. Tad viņa izdomāja, ka vajag palabot. Viņa grib jaunu, Viņai, man nepatīk vecāka. Man viņa ir jau sen, es negribu tādu vairāk. Tipiski sieviete, Jā, visiem ir jau citiem, ir citas, un man ir vecā vēl. Un tad es, protams, ka Ventspilī neviens ar tādām muļķībām nenodarbojās, kā kaut kāds ātrumkārbas remontēt automātiskās. Tad, man teica cēsīs, tur ķipa ir labi. Es jau biju ritīgi sabēdājies, un tad man atrada Rīgā vienu meistaru, tad bija doma uz Rīgu braukt, bet tad atrada tuvāk vēl Brocēnos. Un tagad mašīnas nav Brocēnos. Vakar man sabiedēja principā, ka tas kārbas remonts izmaksās tikpat, cik man izmaksāja mašīna. Tā vēl joprojām ir iespējamība. Tad viņi tagad sēž un gaida, kamēr nopelnīs remontam, ja? Nē, tur tā sarunājām, ka pakāpeniski vienkārši sāksim ar to un skatīsimies, kas notiek. Bet, lēts prieks tas nebūs, tas jau ir tagad skaidrs. Tev ausis nebija sarkanas vakar, kad tu aizbrauc prom, ka tajā garāžā visi džeki savā starpā par tevi runāja un smējās. Nē, ko viņi smējās? Viņi, es domāju, sāk skatīties savu jahtas un tā. Bērniem izglītības varēs normāli vajadzētu atļauties. Ārzemēs mācīt. Jā. Ok, ļoti interesanti. Tā, kā kuram? Vakar bija anxiety lēkuma, kad Džeks pateica, ko tas remonts varētu maksāt. Es izsaku līdzjūtību, jā. Tā ir neforša situācija. Labi, Mārtiņa, varbūt tev kaut kas noticis? Kas man noticis? Nekas, es neesmu, principā, bijis ārpus mājām, ja neskaitā izvest meitu, atvest meitu. Un tā ar viņiem. Xboxā tagad ir EA spēles pieejams klāt, parastam membershipam klāt. Tajā pašā cenā iet tiekšā. Es domāju, ka es arī netaisos baigi nekur no mājām iet ārā turpmāk. Es sāku domāt, ka man vajag Xbox. Es domāju, ka jā, bet tagad ir īstais brīdis paņemt pa lēto šito sēriju. Varbūt Robim nevajag kādu laiku kaut ko pirkt. Varbūt tā. Es viņš nopirks Xbox, viņš uzsprāks uzreiz. Tad tu nopirki to jauno, Mārtiņ? Nē. Es pat, man liekas, jaunais vēl pat nav iznācis. Viņš tikai būs. Okay. Tagad Plays ir iznācis jaunais. Bet to jau viss spēlē tie, kam, ko bērni apbižoja skolā. Tā kā. Nav man ko pastāstīt pavisam godīgi. Okay. Stāst, kur tu biji saldēt kājas šonadēļ? Jā. Es biju izbraukusi filmēt atkal. Mēs filmējām atkal, kā būvē vēja ģeneratorus. Un es dabūju pat arī pafilmēt ar tādu krūtu gadžetu. Tā ir tā kā reklāma? Ko man uzticēja? Jā, tā kā klients ir mārketinga kompānija tai firmai, kur būvē tos ģeneratorus. Un tad tur ir jāveido tā kā materiāls vienkārši tam, kā tas izskatās un bla bla bla, cik forši un cik krūti un tam līdzīgi. Bija interesanti, vienīgais ritīgi nosalu. Un tur pirmkārt ir nereāli dubļains. Tev visu laiku tā kā kājas ir tādas, ja zābaki nelaiž cauri tā kā mitram, tad tāpat tās ir mitras gaiss un tev ātri sāk salt. Ja nekustās, un tad jau bija tā, ka mums bija jāgaida kāds laiks, tā kā vienkārši jāgaida vairākas stundas, kamēr atveda tās milzīgās detaļas, tā kā spārnus un pašu to tā kā stabu pa daļām un tad tā, bet tā. Jūs arī tā kā filmējāt tos cilvēkus, kas protestē pret to, ka vēja ģeneratori izraisa vēzi? Nē, starp citu, tas objekts ir ļoti remote vietā. Tur neviens īpaši netiek, tur ir tāda security kamera, tādas kastītes. Bija viens incidents gan, kad kāds bija iemaldījies ar mašīnu tur un uzmīza virsū tam aparātam, nezinot, ka tur ir kamera iekšā. Čēlis vienkārši izdomāja, ķipa, es piestāšu tā kā pačurāt pa ceļam, jo nekur tur nav. That's what we do. Jā. Un tā kā tie security guys esot stāstījuši, ka tā kā esot bijis diezgan, nepatīkam skatīties, ķip, tā kā full frontal, tur pīmps reāli kamerai. Es piemetināšu par to, varbūt, ja tie, kas neiebrauc, ka Ventspilī šobrīd notiek ļoti aktīvas cīņas pret to, ka popē vietēji iedzīvotāji protestē, ka tu gribi uzstādīt vēja ģenerators un ka tur viss ir ritīgi slikti un visi bērni nomirs, ka to izdarīs. Jā. Un putni nomirs un visādas frekvences un 5G un, principā vienkārši meklē iemeslus, lai Covid dzīvotu tā kā pāķi turpmāk. Okay. Es nesaprotu, bet kur? Hot takes. Ja tev, Mārtiņ, uzliktu blakus kaimiņā, tā kā dāčā blakus tieši uz kaimiņu zemes uzstādītu vēja ģeneratoru, tu priecātos? Pohuj. Tev pohuj, man necepītu.
Bet man tik Bet es neaizbildinātos ar to, ko viņš vējas izraisa. Es vienkārši negribu viņu savā sētā. Blakus sētā, Robi. Tev tik tu neliks viņu blakus sētā. Bet viņš jau ir milzīgs. Viņš jutīsies. Zini, kā laukos liekas. Arī tā, ka, piemēram, es šodien biju laukos. Tur liekas, ka kaimiņš ir kaut kādas, 600-700 metrus tālāk, bet tev jau liekas, ka ko viņš tur dara, ko viņš tur dedzina. Kaut kas tur vajag nāk virsū. Gar man žogu vandās, ja? Jā, apmēram. Kas tur notiek? Pirmās pasaules problēmas. Padzīvojiet, nezinu, kaut kādā Afganistānā, kur kaimiņš vienkārši spridzina roku mīnas savā īpašumā. Trenējā mācās taisīt tādas spridzekļus. Bet tas būtu labi. Nevis tā kā uzmanība Nikona suns, bet uzmanība mīnēts. Jā. Es domāju, ka tā var mēģināt darīt tā. Bet es nesaprotu, kurā brīdī notika tas, ka mums bija tāds, mēs tā kā, ar tā kā New Millennial, un mēs ejam uz priekšu, mēs ejam uz nākotni, mēs domājam variantus, tā kā, nezinu, vairāk ecological life. Bet popē, ir tāds, mēs nelietojam mašīnas, mēs braucam ar divričiem, un es nezinu, mēs audzējam visu pārtiku un ēdam paši, nekāds GMO. Bet es pieņemu, ka tā arī tur ir, vairāk vai mazāk. Tur GMO. Laikam nesmu sen bijusi popē, tas gan, jo... Bet šautauts popē? Šautauts popē. Popē ir v žopē. Tas. Pop. Rora. Jā, tas tāds. Bet mēs to video redzēsim kaut kad gatavo? Jā, es noteikti parādīšu. Un noteikti tā kā atzīmēšu timestampus, kurus kadrus es filmēju tieši. Obligāti. Bet tev vajag kaut kādu, varbūt ielikt iekšā kaut kādu, tā kā slepeno zīmi. Ūdenszīmi saviem kadriem ūdenszīmi ielikt. Filmē kaut kur trīsstūrīt uzliet kaut kur vai, Nav jau tā, ka es filmēju ķipa sevi un fonā to darbību. Tā vajag. Un šeit brauc iekšā spārni. Nē, bet noteikti es padalīšos ar šo video. Pirms ieraksta mēs tikko runājam par lietām, kuras mums ir tā kā pierakstīts pie podkāstu tēmām. Man, piemēram, ir joks, kas man stāv jau vairāk kā mēnesi, kur es tā kā sēžu un gaidu, kad es varēšu izmantot. Un tas joks skan šādi. Un tas ir tā kā salīdzinājums. Tāds čalis, kuram vienīgais trauks mājās ir bongs. Un es nevarēju izdomāt, kuras viņu varētu pielietot. Un tā, bet tad Robs teica, ka viņam arī esot kaut kāda hotteiki. Nē, man bija viens kaut kāds. Es pat nezinu, es iespējams pagaidīšu, jo man jāatrod, kur viņš vispār bija. Vēl kautrējies. Ok, labi. Tas gribēja tā nokritīt no sirds, lai es varu viņu izdzēst beidzot. Bet mēs tagad meklēsim, kur to čalim piesiet. Jā. Tagad jūs visi zināsiet. Tā, kas mums šonadēļ ir noticis, ja neskaitas, ka mēs šo podkāstu rakstām jau 4. dienu? Jā, tas gan. Es ļoti atvainojos. Šitas bija ritīgi. Īstenībā mēs vienkārši būtu sarunājuši svētdienu izlūdīt, ka tagad tas laik bija tāds anxietīs iekšā. Būs šodien, būs vakarā. Ko man plānot kaut ko, ne? Vienkārši bija tā, ka tad, kad es biju trešdien, man pateica, ka mēs filmēsim ceturtdienu, piekdienu, sestdienu un svētdienu. Tad mēs aizbraucām ceturtdienu, un tad tie projektus kaut kādi vadītāji čūki pateica, ka laikapstākļu dēļ, jo mums nākošā filmēšanas diena būtu, kad viņi tieši būvē, tā kā liek kopā visas tās detaļas. Un to nevar darīt, ja ir spēcīgs vējš, jo to visu dara tā kā krāni. Jā, tāpēc, ka nemāk vienkārši vējās strādāt. Jā, un tad vienkārši ir jānogaida, kad būs normāls laiks, un tāpēc es pati nezināju līdz pēdējiem brīdim, kad es varēšu un kad es nevarēšu. Bet, tur bija arī lieta tāda, ka Robs nelasa ziņas, ko es rakstu, kad es biju pateikusi, ka mēs varam ierakstīt tajās dienās, kurās mēs supposedly nevarējām. Tāpēc, es nelasu, Tas man ir tāds lietu iznest ārā sēdēm gaidīja, kad maniem draugiem laiks atradīsies priekš mani. Nē, šis podcasts un tā kā producēšana, tā man tiešām trenē manai nākotnē, ka mums jāstrādā cilvēkiem, kur vispār ļaņihujā neklausās, jā, vispār neklapē ar ausi, bet labi, tad sāksim ar kārstāko tēmu, droši vien šonedēļ mēs uzzinājām, ka kāda cepumu ražotne nodarbojas ar vērkturību.
Es ceru, ka Svetlanu pieejamību tas neietekmēs nekā. Viņi varētu pārējo es nosodu. Laimai un viss. Pārējo es nosodu pārdodēt laimē recepti Svetlanām un neiet cietumā, man pohuj. Bet tas nebūtu, tā kā es gribēju pieminēt šo salīdzinājumu, ka tagad mēs saprotam, tā kā Svetlanas fani saprot, kā jutās Michael Jacksona fani, kad iznāca tā dokumentālā filma. Jā, bet kur ir pierādījumi? Viņš jau cilvēks, bet dziesmas ir labas. jā, tieši tā. Jūs varat izmantot tieši to pašu argumentu. Jā, bet ir jāmāk nodalīt tas, ka to cepumu taisa vergi, no tā, cik garšīgs ir tas cepums. Bet es oponēšu, ja pārdos laima lūdzu šokolādi, gan nelieciet to lēto poļu sūdu. Kaut ko bišķi garšīgāk un labāk uzlieciet. Nu, bet tad iedomājies, kā pacelsies tā izmaksa pirmam kārtam. Viņiem vajadzīga normāla šokolāda, otrkārt viņiem jāmaksā darbiniekiem. Bet viņi arī iemācīties nemaksāt no Aduga. Jā, tas jau ir paņemt. Jā, tā jau ir recepte. Tas jau ir receptē, ka nevajag maksāt darbiniekiem. Tas asars, kad līst iekšā, tas sāļums klāt. Tā kā pankūkām pieliek bišķiņš čipsniņu sāli. Smilšu mīklē tāpat, jā, lai būtu dinamiskā garša. Es nezinu pat ko par šo tā kā domāt. Mēs zinām, no kuras valsts Indija. 12 indiāņi. Nav tā, ka tas mīkstina. Bet, ja godīgi, es domāju, ka tie būs kādi, tā kā aizkaut kādi. Baltkrievija, vai kaut kas tam līdzīgs, man likās. Kaut kāds Baltkrievi. Es tajā vakarā pašā skatījos ziņas, un tur bija, kas viņi ir kaut kādi PR speciālisti, kaut kādi krievuši, tādi, viņi ļoti interesanti, viņi mēģināja izteikties, bet tur principā tas kas man vislabāk patika, kad, tad, kad mēs viņus atlaidām, tad neviens neko neteica, kad viņiem būtu pasas bijuši atņemts. Mēs neko nezinām. Nē, man liekas, ka viņi teica arī, ka tā kā, mēs jau pret vietējiem arī izturamies slikti. Ka viņiem nemaksājam. Kaut ko tam līdzīgi, jā. Nē, mēs jau tas latvieši arī sitam, principā. Bet zini, kas vēl līdzīgi bija, viņš arī teica to, ka, tie ārzemnieki higienu neievēroja tur ražošanas. Vai, bret, tu tiešām stāsti žurnālistiem? Labi, tas ir bijis labāks arguments, nekā ka viņi kavēja vienkārši. Viņiem tur tā pieņēmis Indijā, laikam, ka viņi kavē kopļa. Tad tur acīm redzot, iespējams radās kaut kāds konflikts, un tad, jā. Jā, vēl bija tas, ka viņi buhā. Indieši buhā? Kad viņi, it kā viņi nedrīkst, laikam, pēc reliģijas kaut kas tur ir, bet, ir tādi, kuri, nevar, bet tāpat kā ar lielopgaļu viņiem ir. Viņi it kā nevar, bet tad, kad viņi atbrauc uz šīm valstīm, tur jau, samainās. Ok, es ātri piemitināšu vienīgais to, kad mēs par indiešiem runājam, tā kā par amerikāņiem, bet viņi ir vēl 3 reizes vairāk. Jā, un tur, viņi drīkst dzert. Viņi tik... Kaut kur, es pieņemu, ka 200 miljoni drīkst, jā. Nē, ok, jā. Nē, bet es vienkārši esmu, tiem, kuriem esmu strādājuši, ir bijuši tādi, kur tā kā nini. Es neesmu baigais teologs, neesmu baigi pētījis hinduismu. Bet viņiem jau ir ne tikai hinduisms, viņiem ir kristietība, viņiem ir musulmanisms, un viņiem ir... Sīki un vēl vis kaut kas, Psihi, histēriķi. Kāds ir Pakistāns, ka ņems tos tik plati? Noteikti. Tur kāds cits ir izņemot kebab box, donaru platu un grilmiks kāds kaut ko ņēmis tieši tā. Tas nav tāds restorāns, kur tu ej, tā kā baudīt kultūru un pamēģināt kaut ko jaunu noteikti. Okay. Tā plata, ok, bet kurš ir nopircis tos mazos, tos kaut kādas tās kūciņas, kas viņiem stāv tur pa eiro kaut kādu? Kas tas ir? Es vienreiz Kristē piedāvāju nopirkt. Jo man liekas, viņš tur stāv kopš atvēršanas, jo kas viņi pērk reāli? Eksotisks saldums manai konfliktītē, es necentos. Ok. Bet kas tagad notiks ar tiem 12 indiāņiem? Gan jau, ka viņiem, ja viņi ķipa nelegāli tur atrodās, tad jau... Viņi saka, ka visi papīri bija nokārtoti, viņi tā teica. Tad jau ķipa... Tie atbilst jau indiāņi. Man ir rītīgi interesanta teorija par to. Tu esi, Mārtiņ, noteikti pamanījis, ka mūsu kultūras vēstniecībā Pakistānas ir vietējā. Tie džeki mainās reiz 3 mēnešos, tā kā pēc pulksteņa.
Tur paļu bumbu ir apakšā kaut kāds cilvēku tirzniecības, kaut kāds prikols. Viņi vienkārši cirkulē pa visiem kebabnīcām, mēs pieņem pa visu Eiropu. Jā. Un vienkārši reizi 3 mēnešos viņi aizbrauc uz nākošo valsti un atkal sāk pakebabo un mauc atkal tālāk. Bet tur ir kaut kas arī ar tām vīzām. Un tas man tā schēma, viņi tur ir atkost viņiem. Tas nav tikai pie mums. Tas tā kā pēc pulksteņa reizi 3 mēnešos nomainās. Protams, bet neviens no jums tā arī neies tur strādāt. Tur 2 bija. Strādājuši vēl čigāni. Dievs ar viņiem. Ir pāris baltas ādas krāsas meitenes strādājuši. Un starp citu, viena no tām bija tā, kas man nedeva to saldējumu kokteili stenderī. Jā, viņa stenderī strādā, es kaut ko redzēju. Jā. Okay. Viņa pakāpusies karjeras kāpnēs izcīņa. Bet padomā, iedomājies, tu dzīvo Indijā kaut kādā skolā, mēs pieņemam, tas tā kā stereotipas, tu dzīvo tā kā diezgan nabadzīgi, un lai izraucos no tā, tu tā kā brauc uz Eiropu, un tu tam, būs dzīve, un tu aizbrauc uz skatiem, nonāc kaut kādā, Krāslavā. Vai palstaisi? Vienkārši tāds, šis nav īpaši savādāk kā mājās, vienīgais augsti. Bet tu domā, ka, teiksim, pret tiem latviešiem, kas aizbrauc arī tos darbus darīt tur sākumā, ka tur bija baigi savādāk, netek. Un tāpat es domāju, ka viņiem tur, pat ja viņiem paliek no tās, es pieņemu, ka viņi vairāk pa minimālo nesaņem, ja viņi saņem pa to, bet viņiem tie 50 eiro, ko viņi var aizsūtīt mājās, viņiem ir dafiga daudz. Nē, protams, es vienkārši tā kā par to kultūru šoku vairāk, tas šāds, tik būs lielāks. Viņš vienreiz internetā bijis, viņš ir paskatījies Latviju, tā kā Google tās pirmās 10 bildes, Jā, un tur ir tikai tā kā, un tur ir tikai tā kā bildes no Rīgas, un no Siguldas labākajā gadījumā. Tur nav parādīt kaut kādā Krāslava ķipa. Labi, bet ja tu tur dzīvo kaut kādā pilsētā, kas tur nav gluži citadela kultūras vai ne, Indijā, kur cilvēki kakā uz ielām, tad atbrauc uz Krāslavu un tur arī liekas baigi okei. Jo šis uz ielām tur es pieņemu neviens baigi nedirš. Jau kopš pagājušā gada aizliedz beidzot. Holēras gadījumi nav bijuši pēdējos 3 mēnešus neviens. Tas ir ļoti ok, man liekas. Ir luksofori, laikam jau 2 vismaz Krāslavā, tā runā. Jā, lepra nav, mēris nav. Žurkas ir ķipa zoo veikalā pārsvarā tikai uz ielām, viņas arī nedzīvo. Bet iedomājies tādu cilvēku, arī viņi iet zoo veikalā un ierauga žurkas, viņi tas stulbie baltie cilvēki. Viņš ir debīli. Kā tas būtu, ja mēs aizbrauktu uz kaut kādu super, mēs aizbrauktu, teiksim, uz citu planētiešu valstu, un viņi turētu Covid zoo veikalā. Ko jūs darat? Es iztēlos, ka Covid izskatās tā kā plumbus, vai kā viņš saucās? Viņu šeiva veida šlīm. Zini, kas viņšīgi ir, ka es kaut kādā AliExpressā surfoju, un tur plumbus tiek blūrots. Visi plumbus lietas, tas seksuāli skaitās. Ok, ļoti interesanti. Jā, ok, interesanti. Ok, es gribēju izlasīt vienu, mazliet pamainīsim plati. Te bija viens virsraksts, un es mazliet palasīšu arī tālāk, kurš man mazliet, man ir viedoklis par šo, protams. Tātad sievietēm pa māju ir jāstaigā svārkos, jāmazgā trauki. Reizī Kalniņa pauž uzskatu, ka sievām jābūt pavārdu turētājām. Aktrise un režisora Reizī Kalniņa Horenas tēlvas YouTube raidījumā Rullē ar Horenu dalījās viedoklī par mūsdienu sievietēm un savu laulības modeli. Man ļoti patīk krievisks teiciens zamužam. Es esmu aiz vīra. Es esmu par to, kā Bībelē rakstīts, vīri mīlēt savas sievas un sievas esiet paklausīgas saviem vīriem. Kā tad sievas var būt nepaklausīgas mīlestībai? Blā, 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 karoči. Es pēc katra teikuma gribēju kaut ko uzdirst, bet nav tā, ka visi tiek Kalniņa iet sviestā. Pirms mēs runājam par Kalniņu, es gribēju pateikt, ka, protams, ka Horenam ir, bļaļ, fucking Hello Fellow Kids raidījums. Rullē ar Horenu, bļaļ. Horens rullē, ne? Bet... Viņam neviens rūpēc vecīt, Nav 98. vai kurš 2000. gads ar Ozolu. Rullē ar Horenu, bļaļ. Bet... Un tagad nesmējas par citiem podkāstiem. Bet, zin kā ir, ok, es pat nerunāju, tur ir tālāk visādas tā kā
seksistiskas lietas rakstīts un tam līdzīgi. Un mēs esam gājuši tādu ceļu, lai tāda sievietīte vispār kā Reizija Kalniņa varētu būt aktrise vai režisori un tam līdzīgi. Par to mēs šobrīd nerunāsim. Es vienkārši runāju par to, ka cilvēki, tā kā, ja tu gribi tā dzīvot, tas ir baigi forši, bet tu neej, bļaļ, Apollo un nestāsti par to, ka sievietei tā ir jādzīvo. Mums Reizija visām nav tāds luksus, kā būt kaut kādai aktrisītei Latvijā, nepelnīt sev, nedzīvot sev un vienkārši būt zamūžam. Shut the fuck up! Vienkārši kas tas tāds ir? Reizija šobrīd virtuvē svārkos klausās mūsu. Kā var tā labāties? Vienkārši, ja tu gribi tā dzīvo ēteriskā sievietīte, man ir pilnīgi vienalga, bet man nav tādas priekšrocības, kā tev ir bijušas. Priekšrocības, kuras tev ir, tāpēc, ka citas sievietes cīnījās par to, lai tu varētu būt aktrise, lai tu varētu izvēlēties vilkt svārkus vai bikses un tā tālāk. Man vienkārši reāli derdzās šitās biezās vecenas, kuras tā kā runās par kaut kādu social, kaut kādiem social issues, jā, kaut ko tam līdzīgi. Vienkārši aizpisies. Tu vispār nesaproti, kāda ir parasta sievietes dzīve. Mēs un Mārtiņa arī nesaprotam, tā ka mēs nevaram laiks neko komentēt. Es ļoti labi saprotu, ka tāds modelis tev dara un tev patīk, bet, labi, bet pieņemsim, ka šis ir raidījums Rulē ar Robertu. Nē, tagad būs kačā. Jā, man ir kačā, Roberts. Jā, kačā kruti. Un tu tagad esi izteikusi savu viedokli, un tagad atkal Reizija Kalniņa aiziet uz citu podcastu. Viņa saka, ko viņi iedomājās vispār? Kas viņi ir? Tas ir viedoklis, tikai kāda atšķirība. Vai viņi domā, ko viņi grib, tu domā, ko tu gribi? Nē, tādā ziņā, protams, tas ir bet tas raidījuma nosaukums gan jānomaina, jo tāpēc es nevaru uztvert nopietni to laiku. Es vēl gribēju teikt. Jā, tā kā par to, ka tas, ka sieviete iet strādāt vai vēl kaut ko nenozīmē, ka viņa negrib gatavot savam vīram vai viņa nemīl savu vīru, un tas ir tas, kā es to sapratu. Es arī savam mīļotajiem cilvēkiem labprāt taisītu ēst, tur uzkopt māju, bet tas nav tāpēc, ka tā ir mana loma kaut kāda. Tas tā nestrādā. Mans tēva brālis ir feminists jau gadiem. Viņš ir 18 gadīgs, viņš man teica, ka sievai ir jāstrādā. Ja sieva nestrādā, viņai prātā nāk stulbas domas. Un kā jau es teicu, feminists. Tā ir. Bet jā, Karači. Varat 3 reizes minēt, vai viņam sieva strādā vai ne. Es gribēju minēt, vai viņam ir sieva. Sieva ir, bet nestrādā. Bet jā, es nezinu, man kaut kā rītīgi nokaitināja tas, nezinu. Protams, jūs nevarat ar to relētot, bet līdzīgi būtu, ja viens džeks teikt, ka nahuj sieviete no jāstrādā, džeki jums viņas jānodrošina, visas iegribas jāapmierina, šitas, teikt, pašal nahuj dirstļi. Tieši tā, kāpēc tev ir jāuztur otrs cilvēks, kurš ir patstāvīgs? Tā ir savienība, cilvēki strādā kopā. Bet tajā pašā laikā es domāju, ka liela cilvēku daļa, kuriem tas liekas, tas ir tieši tas, ko viņi grib. Vai arī tas ir tas, ko viņiem saka Reizija Kalniņa Apollo. Esi smuka? Nē, bet es domāju, arī večiem ir tāds, ka... Bet es strādā, mamma smuka. Jā. Es nezinu. Jā, man kaut kā šis vispār... man neliekas pareizi tā kā izmantot savu platformu kā female režisorei un bla 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 un runāt kaut ko tādu. Viņa teātris režisē vai ko viņas padara? Vai izrādes, jā. Es negribu izteikties, jo man vēl nokļūdīties, jo te man atkal gads maliks rakstīs. Ko neviens neskatās, kaut ko viņa režisē. Viņa kaut ko fonā, es pat nezinu, ko. Viņa droši vien ir ļoti profesionāli savā jomā un ļoti liels malacis un tam līdzīgi, bet vienkārši aizpist par šitādām lietām mūtu, es nezinu. Tas tā kā atkal kārt, jo reizi cepumi ir garšīgi, bet kā viņas taisa, Bet viņa arī nav viņai nav kaut kāda vēl hot take, tāda, ka viņa nav kaut kā bišķiņa delusional. Tas jau saka, jā, bet tu saproti, ka tu arī ir ļoti reti aktieri, kuri var būt tā kā grounded un kuri ir grounded un kuri ir kā normāli cilvēki. Ļoti maz tādu aktieri ir. Runājot, protams, jā. Runāju par aktieriem, kā Malikam gāja spēlmeņu naktī, viņš dabīja beidzot kaut ko. Vai tad ir viņa notikusi? Tas bija pirmdien bija tiešraidi, man liekas. Es neskatījos, protams. Tas nebija Lielais Kristaps? Man liekas, ka nē, ka spēlmeņu nakts bija reklāma. Liepājā notika. Jā. Es esmu tik slikts. Varbūt tikai būs pirmdien. Es nezinu. Gati, tu pasaki, kā tev gāja
Dabūja beidzot kaut ko vai Nē, viņa būs nākoši pirms. Būs tikai Tad vēl, mēs jā. turēsim Rītā būs, jā. Tad mums ir Tikai jāskatās, jā? Jā. Gatam taču bija tā kā jābūt on standby. Tad tu viņu tā kā piesaki uz podkāstu, kamēr viņam vēl nav sakāps galvā. Jā. Nē, tas ir piemērs, kur cilvēks ir tā kā more or less grounded. No, tā kā, varbūt es vairāk saprotu tādus cilvēkus, bet, ir ļoti daudz tādu, kur vispār nešarīja laukumu. Viņiem ir tikai tā kā es esmu tur zvaigznīte. Bet atceries vienmēr to, ka priekš Rēzijas kalniņus tu esi meitene ar zilajiem matiem nokrāsotajiem. Un viņai ir sava vērtību skala. Nē, tas būtu tāpat, kā tu skatītos uz meiteni. Jā. Tu esi tā viņai. Zini kā, tā kā es vienkārši domāju, ka mēs evolvējam, ka mēs dodamies uz priekšu laikā, un ka tādas vērtības ir tādas, kuras mainās, un tu nevari denounsot ķipi, tā kā, nē, tas nav pareizi, ka tā kā sievietes grib iet un strādāt, ja mēs tā kā gribam. Ja tu nezini, uz kurienu tu ej, tad tu ej vienkārši uz kaut kurienu, un tas nenozīmē, ka tu ej pareizā virzienā. Arī tas ir jāņem vērā. Labi, šis vairs nav Šis jau tāds bišķiņ pēc Coelho teksta izklausījās no Roberta. Es pats izdomāju, iegodīgi šo tagad. Kā Robertu. Kā Roberta. Bet tā ir, padomā, ja tu nezini, ja tev ir kaut kāds galamērķis, kas tev ir jāsasniedz, tad jā, bet... Bet varbūt tas ir labāk nekā stāvēt uz vietas, Roberta. Stāvēt uz vietas ir iet atpakaļ, tieši tā. Labi, kā jūs teicu, šis vairs nav smieklīgi. Pie nākamās tēmas šonadēļ, kas es teiktu, ka tas nav smieklīgi. Nākošo tēmu Tātad kaut kad pirms pāris dienām iznāca video, kur Kristiāna Grāmatiņa bija kaut kādā savā laikam raidījumā, kur viņa intervēja kādu, un viņa izlikās par tā kā muļķīti, un tur tā kā, kaut kas tur bija, karoči, blā, noskatieties to video, un daudz cilvēku nesaprata, ka tas ir joks, bet, piemēram, es sapratu, ka tas ir tā kā domāts kā joks, bet man tas vispār nelikās smieklīgi, un es saprotu, kāpēc latvietim vidējiem tas netulkojās smieklīgi, jo tā kā, kad tu rādi vidējiem latvietim tā kā social awkwardness, mums tāds, tādi cilvēki ir, jo manuprāt, latvieši ir tā kā dabiski diezgan socially awkward, un tāds humors netulkojās. Tāpēc, ka mēs nezinām, kas ir Kristiāna Grāmatiņa. Ja tas būtu Aldis Kalniņš, ja tas būtu Bāliņš, ja tas būtu kāds, kāds Zeltiņš. Bet tas būtu skaidrs, tas ir komiķis, te jāsmējās. Es to meiču redzēju pirmoreiz dzīvē. Es viņas vārdu dzirdēju pirmoreiz dzīvē. Tur tā lieta, un tad tie cilvēki, Tieši tā. Tik cieta meitene ir. Un to pašu es gribēju teikt par Krīvēnu, tā kā es saprotu, ka viņš tā kā jums ir draugs, un tam, nevis jums, bet tiem cilvēkiem, kas tur tā kā aizstāv to, ka viņš tēlo muļķi tajā balss maskā. Bet pirmkārt, manuprāt, tas paliek vienkārši garlaicīgi, tā ir viena krāsa, viņš spēlē vienu lomu, un tas nav vienkārši, es nezinu, kam tas ir smieklīgi, ķip, tā kā visu laiku, es saukšu kāds random cilvēks, jo vienreiz tas bija smieklīgi, un kad tu skaties to raidījumu, man ir tāda sajūta, ka viņš tos joks stāsta tā kā saviem draugiem, nevis tā kā tai mass audience, kas tur ir tam šovam. Es nezinu, vai es izskaidroju. Jā, tu izskaidroji, Robi. Es sapratu. Es vienkārši, tas tiešām bija joks, tas nebija gadījumā tā, ka pūcem bija joks, bet smieklīgais par stāviet. Nē, tas bija legit, tā kā tas bija, jo tas ir kāds humora intervija, laikam raidījums, nezinu, vai tas ir daļa no tās, to viņas podkāstu. Izgriezt sārā, tāpēc nav tik smieklīgi. Iespējams, visu redzētu saprast, ka tā kā ir jāierāds, bet... Protams, bet manuprāt, tāds humors vienkārši netulkojās latviešu smadzenē. Un tīpaši, ja mēs nezinām, kas, kā lielākā daļa nezina, kas viņi ir, un tad tāpēc, tik augstprātīgi izturēties, ok, labi, jā, cilvēku pašu atbildība būtu tā kā sameklēt un pameklēt un painteresēties, bet te pašā laikā par kaut kādu internetu slavenību. Viņai vēl tik vairāk laika. Meklēt pa visiem. Beidz. Tas strādā both ways, bet es vienkārši viņa savu panāca. Es cilvēks, es viņu arī pirmo reizi redzēju tajā video. Kas viņi ir? Congrats. Es droši vien arī, es viņai uz ielas paiet arī garām un nepazītu viņu, bet jā, droši vien tāpēc es sapratu, ka tas nav, tā kā, ka tas ir joks, ka tas nav nopietni, tāpēc, ka es zināju viņas dairadi pirms tam. Ka tur nebūs nekas baigi nopietnas kaut kāds intervijas un shit, jā. Es nezinu, kas tas ir, tā kā ar to pārcenšanos. Varbūt latviešiem vai kaut kādai jaunai paudzei, jo es tā kā vienkārši reāli nevaru vienmēr jāvaino tie jaunie, tie neko nešķiet. Mums kā senioriem. Jā, viņi nodzīvos tik ilgi kā mēs, tad viņi sapratīs, ka tas nav rēcīgi. Jo es arī daudz no sevis krinžoju, ja es tā kā jūtu, ka es epizodē sāku kaut ko pārspīlēt savu balsi vai vēl kaut ko,
un tad es cenšos tā kā to editot un mainīt vai pēcapstrādāt. Tā bīga. Jā, bet citreiz vienkārši tu ieslīdi tajā, ka tu tā kā panesies uz to vienu prikalu. Bet šajā situācijā man likās, tā kā, kāpēc tik ļoti ir jācenšas, nezinu, atdarināt kaut kāds office, kas Latvijā vienkārši... Vēl vajadzēja kamerā paskatīties, ja? Jā, tas mans nezinu, jā. Tas ir tikai mans viedoklis, tā kā no hate, un lai strādā uz priekšu. Bet zini, kāpēc man liekas tas ir? Tāpēc, ka Latvijā vispār komēdija ir kā tāda, ir pilnīgos autiņos vispār, un līdz ar to... Protams. Teiksim, ja to darītu 20 cilvēki, tad varbūt viņi pazustu, jo tas vienkārši nebija smieklīgi, bet tagad šobrīd, pat cik viņi ir principā vienīgā, ko es biju redzējis, ja tas bija joks, tad vienkārši tur ir jāaug vēl. Vienkārši vairākām paudzēm, kamēr to attīstīs. Noteikti, bet vienkārši tā kā tam backlasham no tiem faniem nevajadzēja būt, nu, drīzāk draugiem, teiksim tā. Pabriks pat uzdirs viņai. jā. Nu, labi, pabriks reāli. Pabriks? Čista nejādzīvo. Šis ir magonis, bļeļ. Šis ir joks. Šis ir joks, bļeļ. Šis nav joks. Šis ir joks. Mēs tagad šobrīd rādam, kā pabriks rāda rociņu. Masiku mūsu tam te tvītam par šis ir joks. Šis nav joks. Šis ir podcasts. Parādiet ar rokām tā. Šis ir joks. Ok, labi, tad iesim tālāk no šī projām. Bija šodien arī Latvijas dzimšanas diena. Uzziniet, ka vēl šodien bija dzimšanas diena. Un Mārtiņš šeit vaicā, vai man vienīgajiem Latvijas dzimšanas diena liekas infantīla un būtu jālieto Latvijas neatkarības diena? Jā. Latvijas Republikas neatkarības diena. Bet tā jau arī, man liekas, ka oficiāli sauc, un tā dzimšanas diena ir vienkārši tautās tā radusies. Tas ir noteikti, tā kā tur ir iemesls aizrādīt kādam, ka viņi nepareizi runā. Tas ir vienkārši tāpēc, ka cilvēki mēģina angliski izskaidrot to, un viņi nemāk viņiem, un tad ir Latvijas birthday un viss. Jā, tas gan. Jo tā jau nav Latvijas dzimšanas diena. Ne jau tāpēc te jaunieši kaujās krit, lai jūs tagad par dzimšanas dienām sauktu. Vai ne? Jā. Dzimenīt ar Olgu. Tā kā beidziet saukt par dzimenīti, ja? Jā, tas ir diezgan lēm. Nu, tā kā vienkārši tas nav, tā nav patiesībā. Latvija jau... Sauciet viņu par neatkarības dienu. Tas kurš viņu izpis, lai viņu piedzimt? Ko? Īstenībā Latvijas dzimšanas diena... Vācija izpis Krieviju pats piedzim Latviju. Bļaķ. Īstenībā Latvijas dzimšanas dienā ir cita nozīme. Magonas burkas meitai Latvijai dzimšanas diena. Tā kā šeit var viegli sajaukties, jā, jūs tāpēc nelietojat. Tā kā legit, es savu bērnu varētu nosaukt par Latviju? Nu, it kā var, jā, bet tajā... Es savu dēlu par Latvieti varētu nosaukt? Latvieti. Man liekas, ka jā, kā tur bija tipa tajā epizodē, kur viņi tā kā lika to vārdu, tajā pilsonības un migrācijas lieta, tā kā tajā iestādītē viņai tur teica, ķip, tā kā, nu, mēs tā kā negribētu, lai jūs to saucat. Tur arī ir tāda paša noteikuma, tā kā partiju vārdiem, ka, ķipa, nevar būt valsts, bet var būt Latvija. jā. Es nezinu, es tiešām nezinu, es nedziļinājusies. Bet tad vēl viens notikums šodien. Nilam Briselē pielipis gejs. Šito es ritīgi palaidu garām, jūs varētu pastāstīt, kas notika. Nils pirmais no latviešu eirodeputātiem ir iestājies kaut kādā grupā, kas aizstāv tiesības minoritātēm. Nu, visiem LGBTQ un alfabētu burtiem pārējiem. Bet viņš ir pirmais? Nav. Pirms tam neviens cits Latvijas nebija. Nē, es saprotu, jā, bet viņam vai tad pirms tam viņš bija kaut kur skaļi izteicies, ka viņš ir pret to? Nu, ķipa, es jau iepriekš teicu, ka saskaņai bija katrs pats pēc sirdsapziņas balso par šo jautājumu. Jā. Jo, tāpēc, ka viņi ir sociāldemokrāti. Sociāldemokrāti, jā. No sirds un viņi arī, man liekas, ka bija teikuši par to. Un man liekas, ka kaimiņš arī, kad viņš vēl bija KPV, viņš teica, ka, ķipa, es par to neteikšu, es uzskatu, ka tas ir, ķipa, referendumu jautājums. Un tas bija senāk atpakaļ. Un tas bija līdzīgi nostāja bija saskaņai, ķipa, ka tas ir tā ir jāsūt uz referendumu. Okay, bet būsim godīgi, Nils ir pašlabumu meklētājs, viņš vienkārši redz vilcienu, kurā viņš var ielikt, tā koalīcija paliek arvien lielāka skaitliski, un viņš tur netiek vienkārši ņemta viņa balss vērā, un tāpēc viņš iestājās tur, ķipa, kaut kas ir jādara. Man būs ļoti nepopulārs viedoklis. Nils nav tās loks, kā viņi uzskata. Viņš nav tik slikts cilvēks, kā viņi pataisa. Nē, protams, nē. Es vienkārši domāju, vai šajā jautājumā viņš neriskēja ar savu sekotāju. Nu, ja mēs tā kā pieņemam, ka tā kā viņa vēlētājs ir kaut kāds tumsonis. Varbūt viņš var karjeru uztaisīt uz šitā Eiropā. Nē, pavisam noteikti, come on. Viņš jau ir uztaisījis tā kā sev jau. Okay, bet būsim godīgi, viņš arī izskatās bišķiņ pēc tā metinātāja. Virpotājs, vai kas viņš tur bija, tas no ceha.
Tas gan. Nu, bļā, mēs varējām šeit izmantot lielisku pārēju Ivan Covidam. Covid-19 nosvinēja savu pirmo dzimšanas dienu. 16. novembrī Ķīnā tika reģistrēts pirmais Covid-19 gadījums. Un mēs eitanāzijas komandas vēlamies tevi sveikt Covidiņu ar veselu gadu. Jā, pirmajā gadiņā. Daudz un ilgs laimīgs. Šitas nav infantīli. Kurš tad izpiziņ nebūtu Covid skobļi? Paskaties, Rendijs. Bet, starp citu, man liekas, Nu labi, ok, būsim godīgi. Es nezinu, vai tas ir legit source vai nav, jo to retvītošu Tereško tvīto vācu rakstus, un es, diemžēl, tur nespēju, bet tas bija, man liekas, bija kaut kāds Der Spiegel raksts, kas ir, man liekas, tā kā normāls laikraksts. Tur, principā, bija tas, ka viņi tagad ir pārtestējuši vēl vienreiz kaut kādus, Itālijā laikam kaut kādas tās analīzes vecās, un tas Covid jau uzrādās pagājušā gadā septembrī ņemtās analīzēs, oktobrī ņemtās analīzēs. Es nezinu, es tev nevaru atbildēt par šo. Nē, es vienkārši saku. Varbūt, ka viņam ir vairāk nekā gadiņš. Nu, bet kopš mēs par viņu zinām, ir gadiņš. Tā mēs skaitīsim. Jā, arī turpmāk. Es ļoti ceru, ka mums nebūs 16. novembrī nākošais jāsveic. Es ļoti ceru. Jā. Nebūs. Būs viss kārtībā. Nebūs. Robots vienkārši ir daihā. Sadram uz vienu ātrumu kārtu. Robots negrib potēt. Ei, Dievs, tas nemaksās par tavu pārdārdzināto mašīnu. Sadram uz ātrumu. Tā bija tava vaina. Tā bija tava paša Īstenībā tā ir Mārtiņa vaina, bļeļ. Pīmpis tāds, aizbrauc un būs rēcīgi. Nē, tas bija sekojoši. Es piecēlos, atvēru mazo internetu, skatos skaista mašīna jāuz, un Robim viņš negrib aizbraukt uz Talsiem pusdienās. Paskatīties mašīnu. Sabotieris. Mārtiņš ir sas. There's an imposter. Dance, my puppet dance. Tāpēc jau es saku, Mārtiņš ir vainīgs. Kuram šeit bija viedoklis par to, ka jauniešiem besīja Covid? Kāds varētu būt? Tas bija mans viedoklis. Es iedomājos par to, ka, principā, jauniešiem ir sūdīgāk. Viņi nemirst no viņa, viņiem tā ir pohujas augstēšanās, bet viņi ir arī tie, kas, kam tā kā nav normāli darbi, kas nav ofisu darba pārsvarā. Es domāju, tāds 22 gadīgs jaunietis students. Jā, kas ir viesmīļi, kas ir, kaut kādi, tur huņzim paperboys vienalga. Līdz ar to viņi šobrīd ir palikuši pilnībā bez ienākumiem. Pusēt viņi nevar iet. Viņiem ir, principā, tāpēc, ka vecie cilvēki mirst, viņiem ritīgi besīgi, jo viņiem nav ne naudas, ne viņi mirst no tā nekā. Viņiem šis pilnīgs absurds ir. Jā, bet tāpēc viņiem ir pohuji, viņi iet tusēt. Tāpatās. Jā, bet tāpēc es saku, viņus nevar nosodīt, ja viņi pat strādāt nevar. Es varu nosodīt, kuru. Man darbs ir, man mājās jāstrādā, man ēst ir, ko man pohuj. Es vairāk varbūt tad šajā gadījumā nosodīt vecākus, kuri tā kā nav iemācījuši to, ka mēs nenesam atbildīgi. Tu uztaisīs kādu bērnu izaudzinās, tu redzēs, ka tu neko nevar tam radījumam iegalvot. Mārtiņš no atsaucīgā māmiņu fórumu šobrīd ierunājās, bļaļ. Bet tas... Viedoklis, bļaļ, tu nevari vispār neko domāt. Jā, bet arī tagad paskaties, vai ne, tā ka tev arī ir darbs, kas ir, pieņemsim, ka tu esi jaunietis, vai ne? Tev nav ofisa darbs. Es esmu jaunietis. Jauni, esi. Piederās, bļaļ. Bet, ja tev tagad nebūtu māma, kas tev varētu pabalstīt šī brīdī, reāli būtu hujova, Jā. Un tu no Covid visdrīzāk nenomirsi, strādāt tu nevari, neko darīt, iet tusēt, tu nevari meklēt kontaktus, tev ir jāsēž mājās un huņģiņ, jāatzeķi. Nē, jau šobrīd man ir ritīgi hujova, tā kā es nevaru strādāt, es nevaru iet normāli uz universitāti, man ir jāiet kaut kā, es nekur nevaru aizbraukt arī, man nav naudas, arī pat tad, tā kā man nav, man nav jāmaksā šobrīd īre vai kaut tam līdzīgs, bet, tāpatās jau tev ir, es nezinu, vai citiem ir, bet man ir vainas apziņa, ka man ir jātērē senču naudu un tam līdzīgi. Exactly ir Maks Hujova, es varu ar viņiem relētot, bet tas nenozīmē, ka es uzlieku mīksto un vienkārši bliest kaut kur tusēt. Tāpēc, ka es esmu krāsta, tad tu nebūsi tik vainīgi. Redz, tāpēc tev ir 27, nevis 21. Man ir 21 vispār. Zini, bija sliktākais, ka man palika 27, tad, kad tev jāpild kaut kāds anketas, priekš kādiem bakalaura darbiem tam līdzīgi, tev vienkārši tā age bracket jāatzīmē cita. 27, 35. jā, vienkārši ienīst vienkārši to. Ok, tā, labi. Šeit bija interesants viedoklis. Futenē uzvara. Mums biežāk jānodirš viņu. Jā, mēs pagājušajā ierakstā viņus nodirsām.
un viņi uzvarēja Andoru 5-0. Wow, bļaļ, malači! Jo mēs viņus nodirsām. Atšaujiet šampanieti, bļaļ, Andoru vinnēja. Tur, bļaļ, 3 pārdevēji droši vien vietējiem iesnieku komandā spēlē. Jesus Christ, Robert. Tas tik vēl trūk, lai viņi būtu Anna, cik Andorā ir iedzīvotājs skaits iegūglē? Jamie? Nu, būs Ventspils vai mazāk nekā Ventspilī? 76,000. Ok, tā var būt Liepāja, ja? Principā mēs Liepāju uzvarējām. Wow, vai ne? Latvijas valsts izlases. Nu labi, tā kā give them a break. Es redzēju. Pamatskolas, bļaļ, fucking komanda. Sanī, give them a break. Pagaid, tie ir profesionāļi. Tie ir labākie spēlētāji mūsu valstī. Nu, bet tas, nu, tā kā, vienkārši tas sportveids nav populārs Latvijā. Viņš ir ļoti. Nu, nav. Ir. Nu, ja tā kā tajā burbulī, kur mēs esam, ķip, tā kā Anī, katrā punktā tā ir akadēmija jauniešiem. Ir piramīdas sistēma. Ir bet tad kas notiek? Viņi pīs projām tā kā uz ārzemēm spēlēt vai kas? Nē, viņi vienkārši, kā Robs saka, nu, nevar būt. Kreļi visi ar avām kājām kreļi. Nu, bet kādā veidā, kāds var būt? Tad viņš kaut kā Jobani trenē vai kas? Pasauksim Žigāju uz ierakstu un uzjautāsim viņam, kas notiek. Starp citu par Selmu, tā kā mēs neesam aizmirsuši viņai jautāju, vai viņi gribēs pievienoties iespējams nākošu nedēļu, un tad mēs vēl runāsim. Selma, tu noklausies kādu epizodu pirms tam, Breģo. Bet Žigājus arī noteikti jāpasauc. Bet es gribēju teikt, ka es redzēju Twitterī, ka viņam dirsa virsū, ķipa tas te Jobanais, bļaļ, Valters un, nu, basketbols lielais. Ie tādi paši tā kā Kalniņi, bļaļ, uz vecumu iet iestādi. Un arī šis te Kivičs izteicās, ķipa, ka latviešu futbols dirsa vai kas tam līdzīgs. Sporta inteliģence ir runājusi. Jā. Es vienkārši jūtu, laikam, līdzi tā kā Latvijas futbolam, tāpēc, ka es to, tā kā, man Latvijas futbolu simbolizē Jurija Žigāju tvīti, un tāpēc es jūtu līdzi vairāk, ķipa, man ir izveidojusi visu empātiju. Reku, 2018. gada decembrī reģistrēto futbolā federācijā reģistrēto sportistu skaits ir sasniedzis 17,000. Jā, 17,000 futbolisti ir Latvijā. Bet kas ir problēma? Problēma ir tā, ka Andorā ir 70,000 cilvēku. Daļa no Latvijas futbolisti, trešdaļa no visa Andoras iedzīvotāji mums ir futbolisti gandrīz. Bet mums tā neiet arī kaut kādos citos sporta veidos. Nu, kāda basketbolā, kad mums pēdējo reizi labi gāja? Klausieties Patreon un uzziedienu par dažādiem sporta veidiem, kur iespējams Latvijas futbolisti varētu sākt darīt, un viņi būtu iedzīgāk. Ķipas starp mārbalu ripināšanu būs arī Latvijas futbola izlases. Es tev saku, mēs varētu skaitliski viņus visus pārmačīt uz kērlingu, jo acīm redzot fiziski viņi tāpatās nekāda baigie jaudīgie nav. Tad pohuj, lai spēlē kērlingu. Jā, tas tāds pīmps vienkārši nevar. Please, give them a fucking break. Raltisiņi! Nu, bet kas notiek? Labi, es negribu vairāk iedziļināties, bet lūdzu, kā uzrakstiet man kāds vai šo mēs, pierakstiet, mēs pajautāsim, ja mēs uzaicināsim kādreiz Žigājevu pie mums ciemos. Mēs viņam varam pajautāt, nahujām viņi nemāk spēlēt, bļed. Bet ar to krievu akcentu, davai. Jā, nahujām nemāk spēlēt, tas nesaku. Žigājiem ir akcents, es neesmu dzirdējis. Bišķiņ tāds maigs. Bišķiņ, jā. Bet viņš ļoti labi raksta un runā. Viņš noteikti runā un raksta labāk nekā Valters, bļed. Jā, noteikti. Bet tas tāpēc, ka viņš tusē ar to aktieru kopā, tad viņi tur properly runā un tā. Cilvēki, ka Reļiņš viņu integrē, ja? Jā. Sabiedrībā pēc sporta dzīves. Protams. Es piedāvāju aiziet ātri pačurāt un bišķiņu vēl paturpināt, un tad slēgt. Ok, nav tā, ka es 3 no enerģijas dzērienus kārtībā. Es man nereāli varu čurāt. Skrien. Nu, tu padirsi? Es biju pīko, bro. Pakušo. Mēs ar Mārtiņu runājam, pats, ka mums baigi forši iet uz priekšu. Ka mēs varam tām tēmām neskriet cauri, mēs varam daži pietaupīt Patreonam gadījumā, jo mums tās prezentācijas tur galīgi neaiziet. Nē, trasmī, būs labs. Būs labs. Tu būs tā norūpījies ar idiotiem strādājot dzīvē. Manējā jums patiks. Bet tas godīgi, tā ka es Kristē teicu, ka man rītīgi ir iebjās kaut ko darīt, jo es negribu to darīt. Un šis rītīgi atgādināja mācīšanos, ka man ir reāli nepatīk. Visu laiku atliek uz pēdējo brīdi. Tad... Nē, bet es jau tā kā biju gatavs. Trešdien parastais ieraksts, ceturtdien bija jābūt prezentācijai. Jā. Malacis, tu vismaz tā kā sagatavojies. Es arī trešdien pa nakti taisīju. But whatever, tā. Jā, es to sūdzēšanos atstāšu Patreonam.
Jā, labāk, jā. Ok, šeit bija Mārtiņa ieteikums. Vai mēs nevarētu visus bēgļus latviski saukt skaistajā vārdā sprīdīši? Nu, tie ir cilvēki, kurus pasaulē meklēt laimi. Bet tas nav par tiem emigrantiem vairāk, par tiem, kas brauc, tā kā no šejienes brauc. Adugs, tie bija reāli cilvēki, kas kaut ko labāk dzīvē brauc meklēt. Viņi ir indieši sprīdīši. Imigrants jau mazliet savādāk, man liekas. Vienkārši tad, ko mēs varētu saukt par sprīdīšiem? Imigrantus? Tos, kas brauc prom. Anni ir sprīdīts. Pat tie, kas no Indijas brauc uz šejien, tie jau tā kā skaitās no viņa puses. Ir kangari. Kanguri. Man tieši tāpat to vienāds prātā, bet es negribēju teikt, jo es neesmu ignorant motherfucker. Kangari. Galvenais bruģinieks, jā. Jā, laikam. Nē, kangars, man liekas, vispār tāds ļaunuma apzīmējums. Jā, mēs esam jau pierādījuši savu nezināšanu Latvijas mitoloģijā. Jebkurā sfērā, kas saistīta ar Latviju, piemēram, to, ka Melānijas kronika bija lietuviešu filma. Kā Anni Robina, viņš tāda ir svirs. Nē, es sajaucu pelni sniegā, bet es tāpēc teicu, tas plots viņām ir vienāds. Es vienkārši biju dusmīgi uz sevi, ka es vienmēr tā kā piekrītu Robim, lai izvairītos no konflikta. Es negribu diskutēt. Ko tu domāji, ka es sākšu ārdīties, bet tu man nepiekrīti, un viņš pohuji, bļē. Kaut te likteņdzirns lietuviešu filmu, man pohuji. Es nezinu, jā, bet man bija tāds, bļē, kāpēc es tā daru, es nesaprotu. Nē, bet tā filma, ko es domāju, ir pelna sniegā. Jā. Ir divas tā kā it kā līdzīgas filmas, jā. To mēs esam noskaidrojuši. Tad vēl Mārtiņa ieteikums par jaunvārdiem. Sētnieces sauksim par raganām, jo slotas. Bet man liekas, ka es jau bērnībā kaut kā tam līdzīgi viņus uztvēru. Viņas reāli neadekvātās naktas rīt stundās. Jā, arī apkārt. Es atceros, ka vienreiz es dzīvoju, remontēju māju, tas bija 11 gadus atpakaļ. Un mēs dzīvojam dzīvoklī, pirmajā stāvā. Ievācāmies uz laiku. Tur pa ziemu es guļu, man liekas, ka reāli tur spokojās tajā dzīvoklī. Kaut kas tāds, tā kā liekas, ka staigā pa istabu un kārpījās kāds. Šitā te. Es pamodos, man bija tāds bišķi traumas, un tad es tā domāju, ok, domājam loģiski, kas tas varētu būt. Un tad es sapratu, ka tas ir vienkārši aiz loga sētnieks, kas to lāpst. Tur hujā arī to. Jā. Man tieši bija tā kā pierakstīts tēma par sliktākajiem kaimiņiem, un man šajā sakarā ir stāsts arī par sētnieci. Tātad, kad es ievācos Pļavniekos dzīvoklī, pirms mēs ievācāmies, mēs taisījām tā kā tur tādu nelielu remontiņu. Un mēs tur tā kā nebijām līdz galam ievākušies un tikai braucām remontēt. Un pašā pirmajā reizē, kad mēs bijām tur, mums nebija pastkastīts atslēga, un es centos tikt pastkastītā iekšā. Un šī māju bloka sētniece izsauc uz mani mentus, kaut kāds vecs krievs man uzbruka, aiztika mani, zvanīja policijai, lamājās uz mani krieviski, ka ķipa esmu kaut kāda narkomāna un zāgle, un tad es sēdēju pie poģes raudāju, līdz atbrauca menti, un viņi tā kā visu to laiku uz mani kliedza tie cilvēki svešie, un tad tie policisti tā kā atbrauc, tā kā viņiem tas what the fuck ir notiek, un viens no policistiem man pavadīja uz dzīvokli, ķipa izstaigāja, pustīties, vai tur nav kāds narkomāna dens, un tam līdzīgi, un tad tā sētniece turpināja veikt tādas darbības, pret mums tajā dzīvoklī, tā kā bija benčikus meta iekšā, pastkastītē, kaut kādas vēstules plēsa, ķipa, es atveru pastkastīt, man ir saplēsts pasts, vienkārši, jo viņa bija atbildīga par to, ka viņa laikam dalīja arī pastu laikam par tiem dzīvokļiem, es nezinu kādā sakarā, jo viņa bija arī tur employee, un kad es rakstīju uz pastu nodaļu to, man atbildēja, ka tas esot, ka, es diršu kaut ko, un ka tas esot, labs un ilgi zināms, tā kā darbinieks viņiem un tā tālāk, un vēl bija gadījums, kad viņa ar momentu līmi mums uz dzīvokļu durvīm uzlīmēja papīra lapus, kuras bija rakstīts, lai mēs nepīpējam uz balkona, bet mums bija tāds balkons, kas bija uz mājas stūra tieši, un nekur tā kā tie dūmi negāja, tā kā īpaši, nevienam virsū, mēs arī tur tik bieži negājām, jo mēs visu laiku strādājām. Es laikam bišķiņu sākumā aizpildēju, kāpēc tas bīfs sākās? Tāpēc, ka viņi nezināja vienkārši, laikam, kas es esmu, un es viņai prašu, man bija jāatnāk, bļaļ, jums ar kūku un šampanētu, un jāiepazīstās, pisies dirst. Tā kā sākumā es biju ritīgi dusmīgi. Šis ir laba attiecību sākums. Bļaļ, jobanā suka, bet, reāli viņi uzreiz sāka man tā kā lamāt, saukt par narkomānu un vēl kaut ko, tāpēc, ka es centos tikt paskastītē iekšā. Ko tu tur zodas? Viņa saka, ko es zakšu, bļaļ, Rimī, šos te bukletiņus, tu esi slima, un tad viņi izsauc mēntus. Viņa bija latviešu runājoša. Viņi, tā kā runāja pa pusē
Latvijas pusē krieviski. Nu, es jau nevaru teikt, ka visi krievi tādi ir, bet, pļaunieki paliek pļaunieki. Sveiciens mūsu krievu klausītājiem. Kāds sakars, savāciet savus, tautiešus. Bet, šito es izgriezīšu, bet, godīgi sakot, mēs no tā dzīvokļa pēc tam dīlojām ganžu, jā. Ja viņi saka tā, tad viņi saka tā. Living up to the expectations. Es teiktu, negriez ārā pakit. Mārtiņ, kāds ir tavs sūdīgākais kaimiņš, kas tev ir bijis? Jā. Man nav bijuši sūdīgi kaimiņi. Kad mēs bijām sīki, mēs dzīvojām uz Saules ielas, Ventspilī. Mums augšā. Devenēs, jā? Jā, otrā stāv. Nē, nevis Devenēs, bet tā kā pilsētā. Pie Baltiem cilvēkiem. Jā. Pēc tam mēs uz īstu brīdi ievācāmies Devenēs pie, plebiscīti padzīvot. Jā. Grūti laiki, bet otrā stāv kaimiņi sūdzējos. Mēs bijām trīs brāļi, augām, visu laiku lēkājām, skraidījām, kāvāmies. Visu laiku troksnis ir, neatkarīgi no diennakts laika. Tad viņi sūdzējās, bet tas arī viss, nav bijis. Vēl vienkārši tā kā, vēl, protams, Devenēs, kad es dzīvoju, loģiski, es gāju 1. klasē. No rīta agrāk tu dodies uz liftu, lifts ir nestrādāt, un ej pa kāpnēm. Piemīsts. Kaimiņš ar draugiem vēl diviem sēž uz kāpnītēm un sildu uz karotas kaut ko cītīgi. Droši vien roltoniem. Jā, Devens ir šitā bija heroīnu lieto 1. klasē. Iedos pamēģināt, pats savējo atrod, Jā, es nezinu, man vienkārši tā kā ģenerāli kaimiņi kā koncepts ir iebjās, man ir iebjās, ka man jārunā ar svešiem cilvēkiem, ir ķipa, ka vajag jātēlo pieklēji, man tāpēc tikai Latvijas pirms viņš ir ārā pa durvīm, viņš paskatās pats ceņu, vai tur kaimiņš no kākņa telpā, ja ir, viņš pagaida, kamēr viņš aiziet projām. Man pēdējā dzīvoklī Maskačkā bija nereāli forši, tā kā visi kaimiņi un visi bija tā kā more or less pazīstami, bet pat tad, es tā kā, ja es redzēju, ka kāds stāv pie durvīm, taisās iet iekšā, ka man būs jābrauc ar viņiem vienā liftā, es reāli gāju tā kā vēl vienreiz apkārt mājai. Jā, iet ar viņiem. Tas ir normāli. Es pilnīgi saprotu. Mēs visi esam arī kurzemnieki. Tas arī jāņem vērā. Tas ir mums mentalitātē ļoti. Es nezinu, man vienkārši riebjās, es negribu runāt. Man ir tā viena šeit blakus, tā kā kaimiņam. Viņa ir vecs cilvēks, viņa ir vientuļi saprot. Esmu ļoti daudz laika savas dzīves pavadījis ar viņu runājot, klausoties un tam līdzīgi. Bet viņai ir tā spēja vienkārši tevi ieslodzīt sarunāt. Un tu netiec prom, man tas besī. Tell me about it katru svētdienu. Kā ir? Jūs gribētu tagad dzīvot mājā, kur, teiksim, ir kaut kāds... Nav neviens kaimiņš, jā. Nē, kur ir, teiksim, kaut kāds, 8 dzīvokļi vai ne, bet visos dzīvokļos dzīvo tavi, radi vai draugi vai vienalga kas. Labi, čomi. Bet es zinu, ka mums nav tik daudz draugu, bet... Jā, mums 8 draugi nekad nebūs, bet man nekas nebūtu pretī. Jā, mana sapņu māja ir vienkārši tā kā... Tādā veidā. Ja tu pie manis nenāc, chill, bet ja tu sāc pie manis nākt, tad ēdirst. Tas ir viens, vai ne? Ir tie paši vecie noteikumi. Ziņa un gaidi atbildi, un es eju pie durvīm zvanīt. Man liekas, ka tā kā ar čomiem tādā dzīvokļa māja būtu daudz vienkāršāk, ja es nezinu, jau man būs tā kā cilvēki over, vai man būs nereāli skaļš seks, ja man pabrīdināt, tā kā, es nezinu, Bet no otras puses atkal, kad ir jāmaina jumts, bet pusi no taviem draugiem nodzēruši pagājušajā nedēļā naudu. Bet tā ir rītīgi besība. Tiltumu visā mājā maksā. Vai ne? Tad tev ir jāizvērtē, ar ko tu ievācies tajā mājā. Man tā kā sapņa māja ir tāda milzīga, milzīga māja, tādas tā kā Amerikā ir, kur tā kā katram mums tā kā draugam ir kaut kā tā kā spārns, un tad ir kaut kāds koplietošanas tāps, un tā kā, piemēram, ķinītis. Es gribu tāst. Ja mēs par nereālām lietām runājam. Tieši ļauj man sapņot, un tad tā kā mēs varam būt gan kopā, gan atsevišķi. Jo man ir cietais tāds mūts, ka man gribās būt vienai pašai un ar nevienu nerunāt, bet tad man arī tiek, tā kā ir arī tādi brīži, kad ir tieki lonely. Jā, es saku, būtu beigais struggles, kā būtu kaut kādas atdzīviski jautājumi jāsāk risināt. Un tur reāli sadirstos ar saviem draugiem, jo to arī atļautos draugiem vairāk pateikt. Nekā svešam cilvēkam. Svešam cilvēkam tu aiziet no sākuma nomierināties iespējams mājās, vai arī iet uzdirst, un ja viņš tas būtu savādāk tā dinamika nākošais. Bet... Nē, ar Mārtiņu un Kristu varbūt es vēl dzīvotu tā kā vienā tādā villā, bet ar Robi... Interesanti gan, Man vismaz, rokas no dirs neaug. Nē, es vienkārši, es drīzāk par to, ka tā kā Krista vismaz varētu darboties
kā mediātors, jo viņi saprot gan tā kā where I'm coming from un where Mārtiņš is coming from, un tad mēs varētu tā kā vēst sarunas, bet ar Robu es nezinu, kā varētu kaut ko ķip tiešām par kaut kādām saimnieciskām. Es zinu visu labāk, vispareizāk, Melānijas Raunika ir lietuviešu filmu. Bet, zin kā, tā problēma tiek atrisināta, ka es negribētu dzīvot ne ar vienu citu kaut kādu cilvēku. Es gribu tavu māju, dziļi mežā un visu man atpisieties un liedziet man mierā. Labi. Jā, es nezinu. Par ko mēs sākam runāt? Kāda atšķirība šis podkāsts? Par sētniecēm un sliktiem kaimiņiem. Nu, kračam, mēs varam pieņemt. Man bija sūdīgākais kaimiņš, man liekas, tā, ka mēs Pulkuši ielā dzīvējām, tur bija blakus viesnams, un tur Džeks visu laiku stresoja, ka tur, nu, zin kā, tas arī sakrit tieši tas laiks, kad, nu, tur bija kaut kāda 18, 19, 20 gadi, un tad tur visu laiku bija jātusējās, un viņam viesi guļ, un tad Džekam besī ārā, ka izlaiž suņus no rīta, kaut kādos 9 ārā pačurāt, un tad suns ierējās, tāpēc, ka tas kaimiņš dirž kaut ko tam sunim virsū, tad viņš tos suņus mēģināja indēt un kaķis, un es redzēju, ka viņš, man liekas, vai es redzēju, vai nē, jā, laikam es redzēju, ka viņš tā kaķim kaut ko mēģināja darīt, un tad es viņam uzdirs virsū, tad viņš palika tāds domīgs, nu, tur nebija foršas tās attiecības, Džeks baigo biznesu gribēja galvenai taisīt, bet galvenai ir dzīvojamais rajons Ventspilī. Kā sauc to viesunam? Viesunams Pulkvedis, šautauts. Ķēms tāds. Es aizmirstu, kā sauc. Man ģimene vienkārši uz vienu tādu tā kā regulāri brauc. Nu, tur bija visu laiku tad, kad viņam bija tur tusiņi caurām naktīm ar salūtiem un vispārējo, tad ir pohuj, bet tad, kad suns iziet no rīta pačurāt. Jā. Vai tad, kad puikām ir jāpadzer pa nakti un jāpatusējās un mūzika jāklausās, tur muņiks vairākas reizes izsauc. Kaimiņi vienkārši ir lūzeri vienalga, tā kā, vienkārši visi vienkārši viņi smird, vienkārši ienīst kaimiņus. Vai jums ir bijuši labi kaimiņi? Es par labiem kaimiņiem uztveru. Ko tu vispār neredzi un nedzirdi? Jā, tieši tā. Man bija vienreiz tā, ka tā kā, tajā pēdējā dzīvoklī Maskačkā, kur es dzīvoju, zem manis, laikam, dzīvoja, tāds tā kā, viņš bija režisors vai operators, arī, tā kā normāls čalis, man liekas, jūsu vecumā kaut kur. Jā, un man vienu reizi es tā kā klausījos mūziku, un es tieši gatavojos tai ērkšķu ballītē, un man bija līdz 4 rītā jābūt augšā, es tur līmēju kaut kādas plakātiņas un huņas, whatever. Tagad kaut kad ap 11 vai pirms, kaut kur ap 10, laikam viņš tā kā pēkšņi pie manām durvīm zvan, un pie manis tur Maskačkā neviens tā kā bez brīdinājuma nevarēja nākt, jo tā kā, man ir jāielaiž iekšā no ārpuses, tur bija tāda paceļamās durvis un tam līdzīgi. Un tagad es eju, bļeķi, kas tur ir, ko es izdarīju? Un tā kā es atteicu durvis, čau, ko tu gribēji? Sorry, tā kā, ja man mūzika paskaļ, viņš tāds, nē, viss čil, tev nav kaut kāds aliņš, ko es varētu aizņemties? Viņš bija, bļeķi, tik amazing kaimiņš, vienkārši super čoks. Viņš nekad nebija mājās, viņš man nekad nepiepisās par neko. Amazing, vienkārši amazing. Man, tad, kad es dabūju pie tagad padzīvoties pie Omas bišķiņu pāris mēnešus, tur viena no kaimiņieniem, viņai ir dārs kaut kur viņi brauc, tad kaut kad arī es kaut kādos 10, 11 sēžu. Mums tieši ieraksts bija, man liekas, vai tieši bija beidzies. Klauvēju pie durvīm, es tā, kas tur var būt. Es pieeju, vienkārši iedod 2 maizes ar aboliem. Jā, tas bet zinu, kur vēl bija. Labi, tas nebija īsti kaimiņš, bet dzīvojam Anglijā. Mēs ievācāmies iekšā tādā tā kā renovētu māju kompleksā. Tur bija kaut kādas 6 mājas, daudz dzīvokļu mājas, uztaisītas, nezinu, uz kādiem 200 dzīvokļiem apmēram. Un mēs bijām gandrīz vieni no pirmajiem tajā kompleksā vispār ievācās. Tas komplekss bija pa lielam tukšs vēl tajā brīdī. Un tur mēs iepazināmies ar to, kas ir tas pārvaldnieks, Džeks. Tad viņš ar mums tur atnāca kaut kādas satusēt pāris reizes. Tad viņš sāk stāstīt visādas lietas, ko viņš tur redz tiem cilvēkiem, kā viņš tur satiekās, ko viņš tur runā. Un tad man tieši maniem logiem pretī bija pretējā māja, tā ka es tieši varētu logos redzēt iekšā. Un tur visu laiku visu nakti spīd zila gaisma. Un pagāja kaut kāds laiks, kamēr es noklakoju. Kas tā pa tāds zils gaismas tāpatās nespīd cauri dienu, vai ne? Kaut kā tas Džeks nāca, mums bija kaut kāda ballīte, mēs tur varējām ritīgi ārdīties, jo tajā mājā gandrīz neviens nedzīvoja, visi tie dzīvokļi bija tukši, tur durvis visiem stāvēja vaļā. Tas Džeks tur atnāk arī, mēs tur kaut ko tur runājam. Es viņam saku, tur pāri, tur čista taču audzē zāli, vai ne? Džeks tāds, jā. Izrādās, ka tur bija ķīniešu kaut kāda vietējā jakuza, Japāņi kaut kāda. Un viņiem tā schēma bija vienkārši. Viņi ņem īres dzīvokļus uz pusgadu, noloc šitiem tiem apsaimniekotājiem, nelieniet, viņi zina, kas tur ir, viss kārtībā. Džeks arī piedāvāja, var dabūt labu zāli no viņiem. Bet jā. Ļoti labi.
Okay, es domāju, ka pataupīsim pārējās tēmas iespējams Patreon epizodē. Ātri par ēkšķu epizodi man īpaši nepatika. Man vienīgais, ko es varētu piezīmēt, ka man patika Ināras biznesa ideja par eko cigaretēm no burkānu mīzām un vēl kaut ko man tāds, saulīt. Ei, tīrs nopietni. Jā, tā kā veselīgās eko cigaretes. Veselīgās Kas to teica? cigaretes. Ināra, tā kokaīna meča. tā taču varētu tā domāt, jā. Un, jā, viņa Burkāna cīgas, burkāna mīzes un vēl kaut kādas ķipa zālītes, un ko viņš tā kā vienkārši domāja saulīt. Tur ir tā kā jāstrādā, es nezinu, zinātniekam vai kam, lai tu varētu, lai zinātu, ka var pīpēt burkāna mīzes. Tas, ka tu esi ballītē to darījusi, tas nenozīmē, ka to var darīt. Bet viņi tā kā nesaprot, ka burkānos nav nikotīns, vai viņi vienkārši pastāv pie ugunskura, elpojas dūmus? Nezinu, tas man atsita atpakaļ uz tehnikumu biznesa plānu konkursu, kurš, starp citu, izcēla 2. vietu laikam. 3. man liekas. 3. pohuj. Pirmais bija, kas tur bija tajā? Tur bija pulksteņi koka, bija teātris un bija... Jā, un bija kaut kāds restorāns, man liekas. Nē, tur nebija tas ķipa kaut kādas pludmalē nomas kaut kādi krēsli. Un huj viņas kaut kas tāds, man liekas, tas bija top 3-nieks. Bet, karoči, jā, tas man atsita atpakaļ. Bet whatever, tā kā nekas īpaši tur tur bija vēl tas, ka visu laiku nāca kaut kādi šāmaņi un kaut kas tam līdzīgs pie viņiem. Šī bija tāda epizode, kas ritīgi palīdz. Ok, Patreon šautāt. Šodien mēs ierakstām arī pēc šī ieraksta Patreon epizodi, kas Patreon epizodē mums būs random prezentācijas. Samaksājiet, nāciet skatieties. Uz video jūs varēsiet redzēt mūsu jabanos purniņus. Es neesmu sakopies priekš, es aizmirsu, ka video būs. Nē, tu esi gan sakopies. Nē, es gan. Cits drēbes vajadzēja. Es tev šodien pirms ieraksta teicu, ka tev seja izskatās labāk nekā parasti. Bet es neesmu bijis pie friziera. Man ir man neviens nezina, ka man izskatās seja labāk. Jā, Rob, tev arī izskatās seja labāk. Nē, man nevajag tagad. Eitanāzija. Pirmais metroseksuāļu podcasts. Ok, Patreon šautāt. Milzīgs paldies visiem, kas katru mēnesi maksā. Un šonedēļ mums ir arī daži jauni Patreoni. Tātad paldies Arnim. Lielas paldies tev, Arnim. Sametiet man kārbai, iemetiet kaut kādu pāris sotaks. Mēs neko nevaram. Paldies Paulai. Lielas paldies. Un liels paldies Ilzai Elizabetei. Es nezinu, vai tie ir 2 cilvēki vai 2 vārdi, bet interesanti vārdu kombinācija nonetheless. Tā kā jā, liels paldies, ka maksājiet naudiņas. Un cerams, ka jums patiks epizode. Puiši, kā vienmēr cenšas būt ķipa. Ai, nē, šautauts odzei. Šautauts odzei. Es jau teicu. Jā, zīdivre. Odz arī ir. Odz ir normāls Patreons. Mācieties no odzes. Ok, labi. Lielas paldies visiem, kas klausījās šo epizodi. Un cerams, ka jums būs ļoti forša nedēļa. Paldies, puiši. Par ko? Piedalījāties. Un tūlīt tad sāksim Patreon. Tas ir viss tiešām. Es vēl daudz gribēju runāt. Mums bija tik... Es vispār balsoju par to, ka mēs varam reāli sēriju, Patreon sēriju taisīt turpinājumu šitai sērijai pār tu. Nē, es gribu redzēt tās stulbās prezentācijas. Bet es gribu runāt. Tūlīt runāsim. Atā! Čau. Kaktā, Robi. Ar to enerģijas dzēri.